Tālāk jau tad var skatīties. Tātad, ja es tiešām saprotu, ka ir baigā pakaļā, ja, tad piedodiet par man leksiku, bet nekas jau tāds. Un tad, kur es varu meklēt to palīdzību? Un tas ir vienkārši tiešām apsēsties un ieklausīties sevi. Ja. Kā es šobrīd patiesībā jūtos, ja, varu uzlikt roku uz krūtīm, varu uzlikt roku uz vēderu, 2 minūtes vienkārši pasēdēt, ielpot, izelpot, arī, lai cik tas klišejiski izklausītos, bet tas ir ļoti svarīgi. Vienkārši pievērt acis un paklausīties, ko es šobrīd jūtu vispār. Bāc, baigi vientuļi, baigi sūdīgi, baigi nogurs. Vienkārši ļaut godīgi sev šo visu nosaukt. Vienmēr sakot, doties tajā pašizziņas ceļā. Ja tas klauvējiens ir bijis, tas noteikti ir par to, ka tas ir par attiecībām ar sevi. Un lai vai kāda sūda tur notiekās, ar tevi viss ir kārtībā. Sveika, Līga! Čau, čau, čau! Prieks tevi redzēt divānu kauči 4. epizodē. Wow, paldies, man arī prieks te būt. Es zinu, ka tu esi somatikas kauč, attiecību kauč un transformāciju kauč. Pastāsti kaut ko plašāk, kā tu darbojies? Es esmu certificēts kauč pirmkārt un darbojos kā transformācija kauč, kā personiskās izaugsmes kauč, un tāda mana sirdslieta ir tieši tādi tie dzīves lūzuma punkti, un mēs šodien šķiet arī par šo tēmu vairāk runāsim, respektīvi par tām situācijām, kas mums mazliet salauž gan identitātes ziņā, gan karjerā, gan attiecībās, tā kā tas ir tāds, kā es darbojos, protams, caur pamatā tas ir coachings, bet darbojos caur somatisko pieeju, respektīvi tā holistiski iesaist arī ķermeņa sajūtas. Un tas priekš manis pašas ir bijis tāds milzīgs izrāviena punkts, kad izmantojot šīs ķermeņa sajūtas var daudz ātrāk nonākt pie tām atbildēm, un tad tur mazliet tā kā var izslēgt arī to tās prāta lamatas, kas mums bieži vien ir tie stāstiņi un tā. Vai es pareizi saprotu, ka tu darbojies ar tieši klienta ķermeņa sajūtām? Jā, protams. Tas ir tā sesija, tad ir tāda klasiska kā coachinga sesija, 1-1 vai grupās, bet es strādāju 1-1 pārsvarā. Un, protams, tas ir klienta jautājums, jebkāds tas vienalga kāds tas jautājums, un tad mēs tajā sesijā tiek iesaistītas tās sajūtas, ja? Kā tu šobrīd jūties, kur tur ir saspringums, kā jūtas pleci, un tad caur to tās atbildes tālāk jau šķetinās, un tie jautājumi var pat pavirzīties savādāk, nekā varbūt ir tā ekspektācija sākumā bijusi. Jā, tas, protams, ir tikai un vienīgi klienta sajūtas, klienta emocijas, klienta jautājumi, un arī tikai tik, cik pats klients tam ir gatavs, jo mēs jau arī nevienmēr visā esam gatavi ielūkoties un ieskatīties. Es saprotu, tā sesija var notikt arī attālināti. Jā. Es vadu attālināti un vadu arī klātienē. Manas klātienes sesijas ir tādā pastaigu režīmā. Es tā saucu par meža sarunām. Nosaukumu izdomāju tāpēc, ka sāku tā kā mežā tās sarunas vest, respektīvi tā arī ir vienkārši 1-1 saruna, bet pastaigājoties dabā. Bet jau šīs sarunas ir izgājušas arī pilsētā, un man viņas notiek arī dažādos parkos Rīgā, un pašai ļoti īstenībā šīs sesijas patīk, un arī no klientiem dzirdu, cevišķi, kad ir tādi grūtāki jautājumi, ka tai dabā var tā brīvāk, tā vieglāk, un šķiet, ka vispār daba jau mūs nomierina pati par sevi, un kustība arī nomierina, un tad, tas tā kā vieglāk arī tos grūtos jautājumus cilāt. Jā. Ok, šodien tieši par grūtiem jautājumiem. Jā, nav jau tāda grūta laikam, bet ir tāda, kas mazliet smagnējību kaut kādu iedod reizēm. Tā tēma, par ko mēs runāsim, ir kā dzīves lūzuma punkti maina attiecības ar sevi ceļā uz pilnīgu laimi. Ko tu saproti ar šo pilnīgo laimi? Kā es tev ieminējos arī vēl pirms mēs ieslēdzām varbūt ierakstu, tā laime pilnīgi, tas man ir tāds jau diezgan ilgi nācis līdzi. Es neatceros, kā tas sākās, bet kaut kā tas ar mani ir tā saudzis, ka man šie vārdi ir pilnīgi tādi neatdalāmi. Arī Instagramā man var atrast zem happiness complete, kas ir latviskojot laimi pilnīgi. Un es par šo daudz, protams, domāju arī ikdienā, kas tad ir tā laime pilnīga. Un zini, kādreiz es patiesībā domāju, ka laime vispār ir kaut kāda tāda sajūta, pēc kā es tiecos. Man likās, ka tas ir kaut kur vēl uz priekšu, ka man vajag
pabeigt tur, nezinu, tādu izglītību, vajag iegūt to, vajag māju, vajag tur vīru, bērnus, var sakot kaut kāds tāds sasniegums, kur var ārēji apliecināt, ja. Un tu likās, nu tad gan es būšu laimīga, nu tad vēl vajag suni, nu tad vēl vajag to, un tā kā visu laiku pēc kaut kā tiecies. Un jā, tad arī atsaucoties uz to mūsu tēmu par tiem lūzuma punktiem, tad tie bija tie, kas man patiesībā, nu tā kā atvēra acis vai lika apzināties, ka patiesībā jau tā ir tāda sajūta, mūsu iekšējā sajūta, kurā mēs varam būt tik mirkli. Mēs vienkārši pārsvarā dzīvojam vai nu pagātnē vai nākotnē, un tad tā kā izplēna tā sajūta, ja, jo es iemiesojos vai nu tai pagātnes kaut kādā situācijā un uzspēldu tā sajūtas vai nu par nākotni, domāju, ka tad es tur būšu laimīga. Bet patiesībā jau ir šeit un tagad. Un priekš manis, jā, tie ir tādi pavisam mazi mirkļi. Es nezinu, paņemt tur, apsēsties mierīgi ūdeni, iedzert no rīta kafiju, vienkārši nesteidzīgi aiziet mežā, pastaigāties, iet izskriet, sarunas ar bērniem. Restīvi, tā ir tā klātesamība šajā brīdī. Un tas īstenībā ir brīnišķīgi. Un jā, man arī vairākas klients ir, vai vispār sievietes, ko es esmu runājis arī par šiem grūtākiem posmiem, reizēm arī ir rakstījušas, tu zini, jocīgi šajā situācijā teikt, ka es esmu laimīga. Bet tā iekšējā sajūta tāda ir. Un tas ir par to, ka nav jau jābūt visam ideāli, ja? Nu tā, kad nav tur sāpes, nav dusmas, nav kaut kas tam līdzīgi, bet iekšēji tā miera sajūta un tāda paļaušanās, ka viss jau būs labi, šis viss ir pārējoši, ja? Un tā ir tāda iekšēja laimes sajūta, tā priekš manis. Es saprotu, ka tavā dzīvē arī bijis ir šis lūzuma punkts. Pastāst varbūt par šo lielāko lūzuma punktu, kas tev ir mainījis. Tāda patiesībā ir bijuši vairāki, bet tāda liela laikam ir 3. Bet laikam par tādu apzinātāku es teiktu, ka tas ir bijis viens. Tas ir bijis šķiršanās jautājums. Esmu gājusi cauri tādai emocionālai smagai, priekš manis emocionāli smagai šķiršanās, tādam posmam. Un tas ir bijis tas, kas mani tā kā, nepatīk, jā, tas vārds laust, bet tas ir bijis tas, kas tā kā pamainīja to vispār, ka es sapratu, ka šādi vairs nevar, ka šādi nefunkcionē, tur bruka daudz kas iekšēji, un jā, tas bija viens tāds spēcīgs punkts. Pēc tā es piedzīvoju vēl vienu, piezagās arī izdegšana, tad pavisam bija tas bija tas ķirsīts, ja man arī runājot par to laimi pilnīgi, es to asociēju ar tādu, ķirsīt, kad uzliek uz kūka jau tā ir garda, ja, piemēram, dzīve jau tā ir forša iespējams, tomēr pa lielam skatoties, un kad mēs uzliekam to ķirsīti, liekas, tā ir laimi pilnīgi. Un tad, jā, tad arī šajā situācijās tā izdegšana arī bija kā tāds ķirsīts, bet nevis labā nozīmē, bet vienkārši, tā kā, viss sabruka, jā. Kā cilvēkam saprast, kad jāiet uz priekšu, nevis jāmēģina labot šo situāciju, kas ir tas lūzuma punkts? Kā saprast, ka nevajag labot? Pirmkārt, man šķiet, ka mums visiem tas galvenais, bet tas grūtākais, kas ir jāapzinās, ir, ka mums nevienam sevi nav jālabo. Un tās situācijas jau, jā, es arī saku, viņas tā kā salauž, viņas tā kā maina to virzienu, bet faktiski tās nav nekādas tādas labošanas. Tas ir, mēs jau to daudz arī esam dzirdējuši, visdrīzāk, ja, ka ir tas teiciens, ka, tā kā vienreiz mums iečukst kaut kas no augšas vai vienalga, kam mēs ticam, liktenim vai kā, mums tā kā iečukst, come on, paskaties, vai ir ok tavā dzīvē tur kaut kādi jautājumi. Liecies mierā, paslaucīšu zem gultas, ja, un kā saka, un tad paslaucīšu to sūdu zem gultas, ja, bet viņš jau turpina smirdēt. Un viņš jau ir līdzās esošs tajā dzīvē. Un tad, tā kā mēs nesaredzam vai nesadzirdam tos čukstus, tad jau nāk kaut kas smagāks, un tad arī par to manu pieredzi un vispār tas, kas atnāk, tas lūzuma punkts, tas nozīmē, ka kaut kas nestrādā tā, kā es daru līdz šim. Un te ir tā pavisam godīgi vienkārši apsēsties un paskatīties, vai tad es patiešām vispār esmu laimīga, vai es vispār esmu ar sevi kaut kādā tādā kontaktā, ja, tajā situācijā. Jo acīm redzot, kaut kas nav. Un mums jau vienmēr gribas tādu ātru recepti, atvēršu padomu grāmatu, instrukciju par dzīvi, tagad man vajadzētu to un to darīt, vai ne? Bet tas nevienmēr nāk tik viegli. Un tad, ja tas ir tāds lielāks lūzuma punkts, tad skaidrs, ka tas ir krājies, un nav iespējams tā vienā dienā tagad ar kaut kādu vienu receptīti visu izlabot. Jā,
Tā es uz to skatos. Okay, un tajā pašā laikā, tajā lūzuma punktā, cilvēks var arī domāt, ka jāiet taču uz priekšu. Tā situācija jāmēģina mainīt. Lūzuma punktu es kā to saprotu, ka tas ir iziem no tās situācijas ārā un mēģinam savādāk. Tā es to saprotu, to vārdu kombināciju, ka kaut kas tiek salauzts, mēs kaut ko nobeidzam kādu etapu dzīvē un sākam no jauna. Kādam cilvēkam saprast, ka šis ir jāpabeidz un jāsāk kaut kas no jauna, nevis jālabo tā esošā situācija. Kā saprast? Tu jau arī ļoti labi to zini. Mēs nevienmēr varbūt to tā kā līdz galam vēlamies sadzirdēt, bet patiesībā jau tās visas atbildes ir mūsos. Un kā saprast? Vienkārši ieklausīties sevī. Un tas izklausās it kā vienkārši, bet tas nav tik vienkārši. Un bieži vien jau mēs pēc kaut kādām situācijām sakam, jā, man jau bija tāda priekšnojauta, man jau bija tāda sajūta, ka vajag tā vai ne, vai kaut kādas tādas, kad tu saproti, ka kaut kas jau tur pirms tam tais muguras smadzenēs ir čukstējis un jau pats tā kā jau es zināju. Un tikai ieklausoties tā pavisam godīgi, bet tas, protams, nav vienkārši. Jo tur ir daudz uzslāņojumi, tur ir daudz priekšstatu, tur ir daudz vispār mūsu izdzīvošanas taktika, ja, runāt par nervu sistēmas tādām reakcijām. Ja. Mēs esam iemācījušies kaut kā izdzīvot šajā pasaulē, un tad turpinot arī tās kaut kādas tās situācijas, mums automātiski jau notiek dažas reakcijas. Pilnīgi. Un tas ir tas, tiklīdz mēs sākam iet apzināt sevis izzināšanā, mēs varam sākt vairāk saprast, vai šis man der, vai šis man neder. Ja? Bieži vien arī, kas man liekas visideālāk, manuprāt, ir, ja ir pienācis tas brīdis, runāt par tām šām attiecībām, ja, kad tur sāk ļodzīties, visideālākais brīdis ir nevis šajā brīdī tagad domāt, paliekam kopā vai nē, bet šajā brīdī sākt paskatīties uz sevi. Vai es vispār esmu kontaktā ar sevi, ja, jo attiecības arī jau kaut kādā mērā ir spogulis. Un tad, vai es vispār pati, kā es ar sevi jūtos? Vai nav tā, ka es pārāk daudz no tā otra prasu? Vai nav tā, ka es pārāk daudz pielāgojos tam otram? Iespējams, tur ir kaut kāda kontrola, manis kaut kāda sāp, tur ir ļoti daudz vis kaut kāda tāda uzslāņojuma, ja? Un tad, kad es varu, kad es esmu vairāk tā kā atkal sapratis, sadzirdējis sevi, es varu arī no tām attiecībām saprast, ko es vēlos, ja? Un tad mēs varam runāt jau kā divi pieaugušie, nevis kā divi bērni, abi ievainoti, abi ar savām kaut kādām ekspektācijām, ar savām šīm automātiskām reakcijām, un tad tur plīst un šķīst viss, tā pa lielam, ja, atkarīgs, citi ieraujas sevi un nerunā gadiem, ja, un tā viņi pavada to dzīvi, dažādi. Tu minēji pielāgošanos. Kas tavā izpratnē ir šī pielāgošanās, tā maksimālā pieļaujamā pielāgošanās, jo principā jau attiecības, tā ir savstarpēja miedarbība un kaut kāda pielāgošanās vienam otram. Jā, protams, attiecības vislielākā mērā ir pielāgošanās, bet šeit es vairāk domāju par to mūsu nervu sistēmas. Ir tāda viens no reakcijas veidiem ir people pleasing, kad mēs izdabājam cilvēkiem. Tā savā mērā ir tāda pielāgošanās. Tā ir man mīļa tēma, ja tā to var nosaukt, jo tas ir par mani. Es ilgus gadus arī esmu dzīvojuši šajā izdabāšanas, pielāgošanās tādā taktikā, neapzināti, pilnīgi neapzināti. Tikai tagad, kad ejot dziļāk un saprotot, kā tas viss iekšēji strādā, saprotu, ka man tas ir bijis. Un tas es par šo vairāk runāju. Jo, protams, ka attiecības ir par pielāgošanos, bet mēs varam veselīgi pielāgoties tad, ja mēs paši saprotam, kas ar mani notiek. Ja, ja tur izceļas kaut kāds konflikts vai kaut kādi jautājumi, kur katram ir savs viedoklis. Un ja mēs iesim kā bērni tajā upuru pozīcijā, tur, jā, bet man bija taisnība, nē, man bija taisnība. Mēs ejam katrs ar kaut kādām tādām reakcijām. Ja? Tad es ar savu to pielāgošanās taktikā, es saku, es visdrīzāk piekāptos tam otram, apspiest savas vajadzības, manī krājās, es te arī par realitāti stāstu, manī krājās dusmas, kaut kāda neapmierinātība. Es it kā vainoju otru cilvēku, bet tas jau bija stāsts par mani. Es līdz galam nenoturēju robežu, ka man varbūt šai situācijai vajadzēja tādu, es pielāgojos. Ja? Tas par to es vairāk runāju. Bet pielāgošanās tādā pieaugušā izpratnē, manuprāt, ir
Jā, ok, tu pat tādu visam primitīvu, nezinu, tu gribi šodien skatīties hokeju, es nezinu, es gribu Eirovīziju, piemēram, ja, aktuāla tēma. Un te jau arī ir, kā pielāgoties, vienam ir jāpielāgo, un tad mēs arī normāli veidojam dialogu, kā pieaugušie, nevis kā bērni iespītējoties. Labi, tad varbūt noskatāmies to, ieslēdzam ierakstu, pēc tam skatīsimies to. Vai arī pagājušreiz mēs jau vienojāmies, jau es tev tur tā kā gāju pretī, vai šitā. Lai nav tā, ka kāds visu laiku paliek tādā nepiepildītā vajadzībā. Tā es domāju. Jā, ok, es sapratu. Tā pašā laikā, kāpēc tad veidojas šādas situācijas, tas people pleasing? Visi taču ir pieauguši cilvēki. Vai nevar būt tā, ka tas otrs cilvēks pats vēlas izpatikt? Tu pateici tādu foršu lietu, es pilnīgi savu pierakstīju. Tu teici, mēs visi esam pieauguši cilvēki. Bet ja tu tā godīgi paskaties, bet tev liekas, ka tiešām mēs visi esam vecumziņā pieauguši, kas tur ir virs 20. Bet ja mēs tā visam godīgi paskatāmies, es arī par sevi to varu teikt. Mana pieaugšana sākās tikai pēc šiem 40 gadiem, kad bija tie man lūzuma punkti. Es pavisam godīgi to varu pateikt. Un tas ir stāsts par šo, ka mēs it kā visi esam pieaugušā vecumā, bet diezgan daudz tomēr dzīvojam tādā bērna pozīcijā, tādā upurītī, tādā aizvainojumā, un tā kā neuzņemoties atbildību par savu rīcību. Un visu laiku vainojot citus, neapzinoties, ka mēs paši kaut kā automātiski norēģējam, un ir jau tomēr jāuzņems arī atbildība par sevi, par savām tām reakcijām. Kas tavā izpratnē ir šis pieaugušais cilvēks? Pieaugušais cilvēks manā izpratnē ir tāds, kas pirmkārt uzņems atbildību par savu rīcību, kas un ar to arī saprotot, ka es nemeklēju vainīgos ārpusē, bet es meklēju risinājumus sevī. Protams, arī ārienē, bet es meklēju risinājumus. Es neju, nevainoju. Arī tas ir ok reizēm, bet līdz kaut kādai tādai robežai veselīgai. Kas apmierina savus, kas spēj apmierināt savas vajadzības, kas spēj sajust savas robežas, tik tālu es varu, tālāk es nevaru, kas spēj arī tās paust, kas spēj arī atklāti ieskatīties sevī. Kaut kā tā, tur šeit varētu daudz un dikt, es tā godīgi sakot, neesmu par to baigi domājusi, bet noteikti man vēl pēc tam domas raisīsies par šo jautājumu, bet kaut kā tā apmēram, manuprāt, tas galvenais ir par to atbildības uzņemšanos un to tādu savu stāju veselīgu. Ok. Tu visu pateici ļoti pareizi, tajā pašā laikā klausoties, ja es pieņemu, ka visās šajās pozīcijās cilvēks ir 10 no 10, tad tas ir ļoti vietas cilvēks. Tā pašā laikā, vai tiešām visiem ir jābūt pilnībā profesionāļiem visās jomās 10 no 10, un tikai tad viņu varēs saukt par pieaugušu? Nē, protams, ka nē. Tāda pilnība. Es tā smējos par savu laimi pilnīgi. Man ļoti patīk vienkārši tā ķirsīša sajūta. Ar to paužot, ka mēs jebkurā brīdī varam to savu tādu pilnības sajūtu radīt. Bet es arī neuzskatu, ka kāds no mums būtu pilnīgs, perfekts. Es neticu tam. Neticu tam vispār vairs. Ja es kādreiz man likās, ka tur iztēlojot un manifestējot, kā tas viss izskatīsies, es neticu, ka tas tā var būt. Un man šķiet tieši tā jau arī ir tā jēga, ka mums ir kaut kāda iekšēja dziņa arī vēlme iet uz priekšu, izzināt, vēl kaut ko ar sevi mainīt. Cilvēks jau pēc būtības ir tāda būtne, kas mainās, un līdz ar to nevar, mēs neesam, es domāju, pat tur Dalai Lama noteikti ir arī kaut kādas situācijas, kas viņu joprojām iztrigerē vai kaut kas, neticu es tādai pilnībai. Tā kā, tāds 10 no 10, neticu.
tas ir pilnīgi ok, tāpēc es saku arī, tas nav vispār par tādu lūzumu vai kaut ko tādu, nu, tā kā, ka es kā cilvēks būtu tur, nezinu, sabojāts, sabeigts, ka man būtu teikt jālabo, tas nav par to, tas ir par tādu arvien vairāk, ar katru brīdi, ar katru dienu, tā kā tiekties uz, nu, lai cik klišīs neizklausīties uz to labāko versiju, un šodien arī darīt labāko, ko es šodien varu. Un kas man arī patīk tā domāt arī, kas man nācis arī līdzi, kad bija tie grūtie posmi, tad man bija tāds mērķis, ka es vēlos vakarā aiziet gulēt un noliekot galvu spilvenu, es gribu sajusties, ir bišķiņ tā kā labāk kaut kas šodien paveikts, jā. Nu tā es to domāju, tā kā par tādu pilnību, nē, es par tādu neticu. Un ja kāds saka, ka tā tas ir, es tam neticu, jo vairāk, jo, manuprāt, jo apzinātāks ir cilvēks, jo viņš vairāk saprot, ka, ir vēl tik daudz ko darīt, ja? Man liekas, tas stāsts arī par to mežu, ja? Jo dziļāk jo vairāk saprot, ka te ir koki, tieši tāpat ar to, kad mēs apzināmies, ka mūsos vēl ir tik daudz ko pārstrādāt, un visu jau arī nevar izskaust arī par tām reakcijām automātiskās. Viņas jau kaut kā saglabāsies, bet tā veselīgā robeža, ja, saprast un spēt arī atvainoties. Sorry, šitas man uzspridzināja, piedod, ja, tas nav par tevi. Tā es to domāju, jā. Ja tu īstenībā uz to laimi skatījies no daudziem skatpunktiem, kas tad īsti tavā izpratnē ir tā laime? Tā ir tā sajūta laime, tā ir tā tiekšanās pēc, saviem ideāliem, ja? Sev visu laiku attīstot, vai arī tā ir realitāte apkārt, kas rada to laimes sajūtu? Es jau kaut kādā mērā ieskicēju, ja, par to laimi, ka man šķiet, tā noteikti ir sajūta, tā viennozīmīgi ir sajūta ar emociju, ja, un tās ir attiecības ar realitāti, tās ir attiecības ar dzīvi, un man šķiet, tas ir tāds dziļš kontakts arī ar sevi. Jo, mēs jau nevaram būt, varam gan, jā, varam gan būt arī laimīgi iedomājoties sajūtas, ja tas arī ir par to iemiesošanos, bet tas, ko es vēlējos teikt, ka tad, kad mēs esam patiešām klātesoši sev, kad mēs apzināmies šobrīd, kā es minēju, es saku par to pašu, mierīgi pasēdēt un iedzert to kafiju, nesteigties, nedomāt tur to, vai kas būs rīt, kas bija vakar. Tā ir tāda mierīga laimes sajūta. Tā es to vairāk. Un, protams, ka dažādas arī ir teorijas par to laimes. Lasījusi arī, par šo tēmu interesējoties, arī lasījusi, ka tāda laime īsti nemaz nepastāv, ja, kad ir tikai prieks. Jā, droši vien arī tā var skatīties, un tad man patīk iedomāties to sajūtu, ka dienā ir daudzi mazi tādi prieka mirklīši. Atkal atgriežos, izdzeru lēnām kafiju, bērns man iedeva buču, samīļoju, tantiņu veikalā pateica labdien. Vienmēr sakot, ļoti daudz tādu foršu mirkļu, kas tā kā, vajag foršu sajūtu palika. Un es vienmēr asociēju tā, es paņemu, tad man no rīta bija kafija 1 balons, bērns iedeva buču, paņem 2 balonu, tantiņa pateica, tur kaut ko foršu 3 balonu. Vienmēr sakot, savācot tos balonus kopā, ir tāds milzīgs pušķis. Manā uzturē šī ir tā laime pilnīgi, kad es vakarā varu pamanīt, saprast, bet tik forša tā diena patiesībā bija. Ja? Man ir varbūt smagi, es eju kaut kam smagam cauri, bet patiesībā, tas liek pasmaidīt, tas iedod tādu foršu sajūtu. Tā kā, jā, tas par to sajūtu, tas ir par tām attiecībām. Daudz tur tādu visādas šķautnes. Tu interesanti stāstīji, ka tas laimes sajūtas var savākt, sakolekcionēt no daudziem maziem mirklīšiem. Kā tavā izpratnē var būt arī tāda situācija, kā saka cilvēki, kas ir optimisti, viņiem tāpat ir labi, viņiem nevajag nekādus īpašos notikumus? Te ir, jā, es arī teicu par to laimi, kad tās ir attiecības ar sevi un arī ar realitāti. Un ar to optimistu un pesimistu ir baigi uzmanīgi, manuprāt, jābūt. Es vienmēr arī esmu bijusi optimista, joprojām es esmu optimista. Bet es atceros, pēc šķiršanās es kaut kā arī ļoti iegāju tai pozitīvismā, tai optimismā. Un es atceros vienu savu tādu klikšķi, ka es sapratu, ka es īsti neesmu pieņēmis realitāti.
kad es tā kā, jā, bet ir jau forši, paldies tur par visiem tiem gadiem, par bērniem, viss tā kā, tā ritīgi forši, un it kā teorētiski es tev piedod tur virs un tā tālāk, bet kaut kā nebija tā iekšējā sajūta. Un es sapratu, ka es noliedzu vienkārši realitāti, es noliedzu to, ka īstenībā man ir dusmas, īstenībā es jūtos nodota, es jūtos skumja, vientuļa, apjukusi, un tā jau ir tā, ja es aiz tā optimisma aizmālēju mazliet to realitāti. Un tāpēc es saku, te ir jābūt mazliet tā piesardzīgi, tas viens otru neizslēdz, bet es atkal atgriežoties pie tā jautājuma, kas man šobrīd vajadzīgs, kā es jūtos, tā reāli ieklausīties godīgi sevī. Ja, jo var jau teikt, ka viss ir ritīgi forši, saulīt spīd, ar mani viss būs kārtībā, un man te, es nezinu, paturpinot tā sūdu čup tik augu un augu, ne? Un tā smaka jau paliek, bet viss ir ļoti skaisti. Jā, tu atkal tādus divus aspektus apskatīji. Viens ir tas, kad ir cilvēki, kuri ir klātesoši, kuri prot kolekcionēt tos laimes mirkļus, un ir tādi, kuriem tas neizdodas. Un tad sanāk, kad kā ir, vai laime sākas ar to sevis pieņemšanu, ka es pieņemu, kad ir šī situācija tāda, kāda ir, vai arī ar saprašanu, ka kaut kas ir jāmaina. Viennozīmīgi ar realitātes apzināšanos. Viennozīmīgi. Un tā ir tā pieņemšana, tā ir tā apzinātība, un tad šajā brīdī es jau varu saprast, vai man ir kaut kas jāmaina vai nav. Tā kā tas ir tāds jau tālāk izejošāks. Protams, ka es varu sākt ar to, vai man ir jāmaina un kas man ir jāmaina. Bet kamēr es neapzināšos realitāti, būs grūti saprast, kas ir jāmaina. Jo, lai kaut ko mainītu, jā, ir jāzina, kā ir šobrīd. Un to tu arī ļoti labi zini. Tas ir arī vispār coachingā tāda pieeja. Mums ir jāapzinās, ir jāsaprot, kas šobrīd notiek. Tā kā viennozīmīgi tas ir ar tādu pieņemšanu, realitātes apzināšanos. Te gan ir arī, ar to pieņemšanu arī ir tā, ka tās jau ir tā jau arī ir tās stadijas, kā mēs izjām cauri, noscīt kaut kādā zaudējumā, sērās, sāpēs, tur tāpat šķiršanās, tās arī ir ļoti liels sēras, ja? Un izejot visām tām stadijām cauri, viena no tām ir šī pieņemšana. Un arī no savas pieredzes, un arī no klienta pieredzes redzu, ka tā ir tas nemaz nav tik viegli. Ja, jo tur jau daudz kas iekšēji tādā identitātes līmenī lūst, ja tā var teikt, ja? Tā kā sabrūk. Un, nav nevienmēr, tas nav viegli, jā. Nav viegli sev atzīt, ka šitā maska, ko es tur esmu vilkusi, īstenībā nekalpo, vai tas kronis te kļūst pa smagu, ja, tur, kuram. Un manā gadījumā tiešām tas bija tāds milzīgs ego lūzums, un varbūt tas izklausās tā, ka es pirms tam esmu bijis tur kaut kādu ar kroni iedomīgi, vai vēl kaut kādu, protams, ka es tāda nebija, es jau arī skatos ar tādu līdzjūtību, biju parasts cilvēks, bet kaut kur es gāju pret sevi, un tad vajadzēja tā kā pieņemt, šitas nestrādā, saulīt mīļā. Ok, interesanti. Tu teici, ka pirmais jāapzinās realitāte, un tad tu vari izdomāt, mainīt vai nemainīt. Tā pašā laikā, cik es zinu, cilvēkiem vienmēr ir izvēle palikt kā ir vai kaut ko uzlabot, jo vienmēr var visu uzlabot, vienmēr var gribēt vairāk naudas, labākas attiecības un tā tālāk. Vai ir kaut kāda robeža, ka cilvēkam būtu jāsaprot, kad pietiek? Tā kā gribēt vairāk, ka pietiek? Jā. Es domāju, ka nav robeža, ka tas nav stāsts par to, ka pietiek gribēt vairāk. Manuprāt, vienmēr vajag gribēt vairāk, bet tas atkarīgs no tādas situācijas. Te atkal par kaut kādām tādām kastītēm var runāt. Vai tas pirmkārt vispār ir tas, ko es vēlos? Vai tas ir vienkārši tāpēc, ka tā ir pierasts, ka tā jābūt? Tā kā es jau minēju par to laimi savu sākotnēji, ja, kad mēs sākām sarunu, es arī ļoti daudz ko gribēju. Gribēju māju, gribēju vīru, gribēju bērnus, gribēju suni, gribēju tur dārzu, vārds sakot, visu kaut ko gribēju. Gribēju amatu, naudu, prestižu. Labi, prestižs man tā īsti nekad nav bijis vajadzība, bet, naudu, tur tādu amatu, kur es pasaku, ka, kaut kā, ja šādi. Tas bija tas, ko es gribēju, bet,
tikai pēc tiem visiem lūzumiem es saprotu, protams, ka es to joprojām gribu, bet jautājums, kāpēc, ko tas man dod, un vai tas ir tas, kā es esmu iedomājusies to formu, ja, ka tas būs tas, kas man tā kā piepildīs, un nezinu, es atbildēju uz jautājumu, manuprāt, mazliet ņās aizgāja no tās būtības, bet respektīvi nav problēma, manuprāt, ir jāgrib daudz, tas nozīmē, ka cilvēks ir dzīvs, viņai ir dzīves griba, un tas jau ir tas, kas cilvēku vispār padara par cilvēku, ja. Bet, tas, jā, jautājums ir, vai tas ir patiešām tas, ko es gribu, un cik tālu es esmu gatavs iet, tā kā, nezinu, tur iznīcinot visu apkārt, ja, par kaut kādām tādām robežām, bet, manuprāt, jā, tas ir ļoti forši, ja grib daudz, un tā īstenībā arī, manuprāt, ir liela problēma pieaugušā vecumā, mēs vienkārši runājam par to, kas skaitās tā kā pieaudzis cilvēks, ja? Jo arī kāpēc notiek krīzes, kad mēs arvien mazāk sev apmierinam tās savas vajadzības. Tā kā un vairs nav spēka to nest, mēs jūtam nogurumu, jūtam smagumu, viss savilkts, viss besī, un tad mums iestājas arī tāds stāvoklis, ka man vienalga, es neko negribu, viss ir labi, varbūt skaļi es nesaku man vienalga, ja? Es pasaku, viss ir labi. Man nav problēma, viss kārtībā. Bet patiesībā iekšā ir tas, neko jau vairs negribās. Jo tu esi tā vīlies tai dzīvē, un viss ir tā, vai ne? Un tā arī ir tāda lieta, kur, manuprāt, mums ir jāuzmanās, tā par sevi runājot. Es bieži vien sevi patiesībā pieķeru, ka es pasaku, ka ir bijis kāda smagāka situācija, un ka es sev kaut ko jautāju, un tas pieķer sev, man vienalga. Es domāju, pagaid, šitai apstāsimies, jo tas man vienalga arī ir tāds, kaut kas tāds, es tā kaut kas slēpjas, jo tā tam nevajadzētu būt, ka man ir vienalga. Tas nozīmē, ka kaut kur tā kā es vairs nevēlos, nesapņoju, nedodu sev, neļauju sev, bremzēju, samazinu, palielinu, nezinu, visu kaut kā, jā. Un to arī iepriekš teici, ka cilvēkam ir jāsaprot, vai tas, ko viņš vēlas, ir īstenībā tas, ko viņš vēlas, vai tas ir priekš viņa. Mm-hmm. Un tad, kā viņam to saprast? Jo principā visi mēs gribam augstāku amatu, lielāku algu, labas attiecības, māju, mašīnu, tagad saules paneļus uz jumta. Kā saprast, ka tas varbūt nav priekš manis? Atkal mēs atgriežamies turpat, vienkārši godīgi ieklausīties sevī, jo, jā, mēs, kad sākām, tad es pieminēju par to, mēs sākām par to somatisko pieeju, ja, ko tas var nozīmēt to ķermeni iesaistīt, un tas ir tas stāsts, kad es piemēram stāstu, ka es vēlos tur māju, es vēlos vīru, izklausās labi, bet, es arī joprojām vēlos vīru, ja. Attiecības un kaut kādu tur, kā kuram citam vajag to prestižu un saules paneļus, ja, manā gadījumā varbūt nevajag, bet jā, un tad, kad es par to stāstu, tad vienkārši paklausīties, kas tad man ķermenī notiek. Ja, piemēram, es to tagad saku, kaut kur man sāk vēderā kņudināt. Un tad ir tas ķermeņa apzinātība vai vispār tā apzinātība, ko tā kņudināšana vēlas man pateikt, jo, es nezinu, vai tas neizklausās šizofrēniski mazlietņās, ja? Tādam, kas ar to nav saskāries, tā es domāju, ja? Tie, kas ir saskārušies, to ļoti labi to saprot, bet tās ir tā ir tā zemapziņa, tā ir tā intuīcija, iekšējā balss, vienalga, kā mēs to sakam, mums ir tāds kompasiņš visiem iekšā. Es tam ļoti ilgi pretojos, kaut kā, nesapratu to, bet tās sajūtas tāds bija. Un šobrīd, man tas ir tāds, jā, ieklausīties, par ko tā sajūta ir. Un tad, kad es tev stāstu tajā vēdrā, kad parādās, ja te būtu jāiet dziļāk, vai es tev minēju vīrs un māja, ka es vēlētos, ja, un sākās kņudināšana, te būtu interesanti skatīties, tad kurš no šiem, kāpēc man tā kņudināšana ir. Tas jau nenozīmē, ka es viņas abas nevēlos tās lietas, ja, bet acīm redzot, iespējams, tur ir kaut kāda tā traumatiskā pieredze, kā es minēju, man tas bija mazliet tā emocionāli, tā šķiršanās priekš manis, varbūt tas ir par to, varbūt kaut kā citā. Te ir tas, ka mēs ar to ķermeni varam ieklausīties. Ko tad tas man signalizē? Un varbūt, ka es beigās nonākšu
Varbūt es beigās nonākšu par to māju, piemēram, ja, ka man pilnīgi pietiek, ka man ir tā māju sajūta. Man nevajag fizisku māju, bet man vajag māju sajūta iespējams. Un tas jau neizslēdz, tās ārējās lietas jau neizslēdz to iekšējo lietu. Un man šķiet, ir forši, ka mēs pēc kaut kā tiecamies arī pēc tām lielām lietām un tādas arī, ka ļaujam ienākt. Bet slikti, vispār nevis slikti, man nepatīk tas vārds, bet lūzums sākās tad, kad es ieeju tajā ārišķajā kaut kādā vai statusā, vai saules paneļos, vai mājā, vai tur attiecībās, un iekšēji jūtos, tā, sūdīgi. Un tad, kad sakārtojam iekšiņu, tad jau tas pārējais jau šķiet tā mazāk svarīgi. Svarīgāk ir tas, kā es jūtos, lai es jūtos mierā. Un tad es būšu mierā vai būdiņā, vai dzīvoklī, vai mājā. Bet, protams, es jau, ja man tas ir tāds mērķis, jau var iet uz to mājas sajūtu. Bet primāri jau to sajūtu mēs redzam paši sevi, nevis tā apkārt. Par tiem lūzuma punktiem, kā tu domā, lai cilvēks augtu, viņam noteikti ir jāsalūst, jābūt kaut kādam tam kritiskam punktam? Nē, noteikti nē, bet mēs jau ar tevi par šo runājām. Mēs esam dažādi, un, protams, ka tādiem punktiem nav jābūt, bet bieži vien ja mēs neesam kontaktā ar sevi un neieklausamies vai tajos tuk, vai tajos čukstos, vai tajā iekšējā sajūtā, tad agri vai vēl tie lūzuma punkti pienāk. Viņi var būt dažādi, smagāk vai mazāk smagi, bet viņi pienāk. Bet ja es esmu kontaktā jau pats ar sevi, un es tiešām ņemu vērā tās savas sajūtas un veselīgi veidoju to dzīvi, un esmu tajā pieaugušajā pozīcijā, tas lūzuma punkts pilnīgi noteikti var arī nebūt. Jā, es nezinu, vai mums ir vērts iet, tas jau ir tāds varbūt arī mazliet terapijas jautājums vai psiholoģijas jautājums, kā mēs tur izveidojamies. Protams, ka tas viss nāk kaut kur no bērnības, no tā, kā mēs asimilējam situācijas, kā iemācāmies izlavierēt dažādām situācijām, un tā mēs pa dzīvi turpinam lavierēt. Un kādam tas izdodas jau no agras bērna kājas ļoti veselīgi un tā forši. Kāds kaut kur iemācās, saka sevi, ka viņam ir izdzīvot vieglāk bijis nedzirdot sevi. Jo tad tas, bērnam ir licies, ka es nevarēšu izdzīvot, ja es tagad apmēram sākšu kaut ko iebilst, vai arī, ja es paceļu balsi, tur pasaku, ko es domāju, tad vecāki man apmēram sarā, es pazaudēšu mājas, viss kaut kas notiek mūsu normāli smadzeņu uzbūvē, ja visas tās domas aiziet. Tas ir normāli tāds izdzīvošanas instinkts. Tāpēc, nav jānotiek, bet mēdz notikt, jā, un ja mēs nedzirdam tās mazās lietas, tad atnāk lielais lūziens. Man patīk arī tas termins par to vidus pāreju. Tas ir tas laiks ap tiem 40 gadiem, kad cilvēki ir diezgan daudz tās ārējās lietas savākuši, tā neglīti skan, bet tā kā jau šito es devu, šito es sasniedzu, ček, jā, un tad tā kā sēdi un ir tāda tukšuma sajūta. Un tas ir arī tāds iekšējais lūzuma punkts. Tā tukšuma sajūta ir tāpēc, ka ir daudz, kas jau sasniegts? Tāpēc, ka ir sasniegts, bet nav piepildījums. Respektīvi, kā es minēju, es eju pēc tas mājas, eju pēc tur vēl kaut kā, jo kāpēc mēs vispār lietas gribam? Mēs jau gribam sajūtas patiesībā vispār dzīvē, manuprāt, jā. Tā tas arī ir, un mēs jau tās lietas sev ņemam, lai dabūtu, lai piedzīvot tās sajūtas. Un ja es esmu iedomājusies, kā es kādreiz teicu, ja, kad es iedomājos, ka man būs tur vīrs, laulība, bērni, māja, tad es būšu laimīga. Tā es bērnībā vienmēr domāju. Mana laime būs tāda un tāda. Un tad, kad tas viss ir, bet tā laime kaut kur tā kā līdz galam nav. Un tā ir tā sajūta, ja, kad tu esi tā kā sasniedzis, tu esi izdarījis, teorētiski domādams, ka tas ir tas, kas tev dos to sajūtu. Ja, bet tu pa ceļam esi pazaudējis to kontaktu ar sevi. Okay. Ja, piemēram, pie tevis atnāk tagad klients, kurš iepriekš nav jutis šīs sajūtas, un īsti nav kontaktā ar sevi,
Vai tu varēsi viņam palīdzēt to visu sajust? To var jebkurš cilvēks? Nu, protams, ka to var jebkurš. Mēs to visi esam varējuši, kad bijām mazi. Mēs to ļoti labi varējām. Un to mēs redzam arī šobrīd, joprojām skatoties uz bērniem. Mamma, gribu šito, mamma, gribu to, raudu par šito, priecājos par to, smējos tepat uz vietas. Vienmēr cilvēku vispār neaizturu. Nav bērnam vēl tās stigmas, tādas robežas, ja, kas neļaut viņam paust to, ko viņš patiesībā jūt, ko ķermenis jūt, prieku, laimi, skumjas, dusmas, ja, un vispār. Bet arvien pieaugot, protams, nedrīkst tā uzvesties sabiedrībā, stundās, mājās, tur tas, un mums tā kā sakrājās, protams, ka mēs tā kā, tā jau arī tam būtu jābūt, ir jau kaut kādas normas, kuras mēs varam pārkāpt, kuras mēs nevaram, kā kurā vietā. Ja. Bet jo vairāk ir šādi bijuši aizliegumi un paši sev mēs esam iemācījušies, ka tas nav droši, nosacīt droši, ja, tā kā no nervu sistēmas viedokļa nav droši, jo mēs to kontaktu pazaudējam, un tad tieši tāpat mēs varam pie tā nonākt atpakaļ. Pa mazai kripetiņai, un tas nenotiek tādā vienā dienā. Pārmaiņas vispār nenotiek vienā dienā. Tikai šovos, bet arī tur tas nenotiek vienā dienā. Ja? Tā kā tas ir tāds ilgs process, bet tas ir, ieklausoties sevi, un visbiežāk, visgrūtāk jau ir tā kā uzticēties sev, uzticēties, ka tas, ko es šobrīd jūtu, ka tas ir ok. Jo es bieži vien, man vispār ļoti patīk tās sesijas, kad es pārsvarā strādāju sievietēm, kad sievietes raud. Man ļoti patīk tās sesijas, pēc tam man ir tāda tiešām ļoti laba sajūta, jo tad es zinu, ka tas ir bijis patiesi. Un tad tur jau sāk veidoties tas, ka es saredzu kaut kā sajūtu, tas ir bijis tik svarīgi priekš manis, vai šis man bija sāpīgi. Un pamazam tādai mazai kripatiņai, un tā var ar katru reizi saprotot, bet īstenībā es tā jūtos. Citā reizē es atkal sajutīšu kaut kādu, spriedzi kaut kur plecos. Domāšu, šoreiz tas nav par to, man tur iekrekšķē, vienalga kaut kādas attaisnojumus meklējam, izstaigājam tur visādus ārstus, un beigās saprotam, viss ir kārtībā, tas par mani, piemēram. Viss ir kārtībā medicīniski, un vienalga ir kaut kāda tāda sajūta. Un kaut kā tā ar katru reizi tā kā arvien vairāk saprotu, ka es varu sev uzticēties. Un tas nenotiek tik viegli, tas tiešām nenotiek viegli kaut kā. Tas ir interesanti, ka mēs līdz galam sev nevienmēr uzticamies. Un pēc tam sākam, bet es jau zināju, man jau bija tāda priekšnojauta. Tā. Mums drīz paredzēts ir apzinātības pārgājiens. Varbūt tu vari pastāstīt, kas būs šajā pārgājienā? Mums būs drīz apzinātības pārgājiens, un šī ir tāda mana iniciatīva, ko es kolēģiem ieteicu. Es par šo ideju esmu ļoti, ļoti ilgi domājusi. Es jau minēju, ka man arī ir šīs meža sarunas, kas notiek arī parkos, kas ir par kustību un dabu. Un tad, kad es gāju tam savam lūzuma punktam, es ļoti daudz staigāju, es ļoti daudz gāju vingrot, bet tad es pat vēl neapzinājos, ka patiesībā cik tas ir svarīgi, jo man šobrīd arī es sēžu, man gribās pilnīgi tā mazliet izkustēties, tā kā mazliet stīvums no tās sēdēšanas, un tas ir par to, ka tā kustība un tā daba, tas ir kaut kas mūs atjauno vispār, sazemē atjauno tādu to miera sajūtu, jo daba ir tāds lielisks vispār tā metafora, skatoties tāds, kaut kas iedod, ka ir ok, ka viss mainās, viss plūst, ir stiprāks vējš, ir mazāks vējš, un es aizplūdu no tā pārgājiena idejas, bet tad tas pārgājienā būs iešana, būs kustība, protams, vai ne, un būs daba, tas ir primārais. Otrais, ko mēs arī gribam šajā visā ielikt klāt, kas cilvēkiem arī ir ļoti svarīgi, ir tā drošības sajūta un vispār tā savienošanās sajūta. Un ka mani nelabo, ka es varu būt tāds, kāds es esmu. Un īstenībā priekš tā arī daba un kustība arī ir vienkārši fantastiski rīki, jo neviens tevi tur nekur nekā nelabo. Tu vienkārši vari būt tāds, kāds tu esi.
tad mēs esam to pārgājienu tā kā arī caur to apzinātības prizmu veidojuši, un būs dažas tādas apzinātības prakses. Nu, skatīsimies pēc apstākļiem, bet ir tādi vairāk tādi pieturs punktiņi, kurus mēs vēlamies tajā pārgājienā ielikt, lai cilvēkam iedotu arī tādus rīkus, ko ikdienā var paņemt. Ja ir kaut kāda spriedze, ja ir steiga, ja ir tas pats visa pa daudz, kas mūsdienās ir ļoti normāli, jo informācija ir tik daudz, ja, un tad reizēm liekas, ka pat fiziski mēs esam mazāk noguruši nekā mentāli. Un tad ar šīm praksītēm uz sevi pamēģināt, kā tas strādā. Mēs, protams, ļoti daudz reflektēsim, kam arī ir milzīga nozīme, lai vispār to pieredzi tā kā nosēdinātu un saprastu, ko es varu priekš sevis paņemt. Ja? Jo kas dara visiem, nedara nevienam, bet kaut kas no tā visa man noteikti derēs. Un kā es to varu ikdienā integrēt? Ja? Tā mūsu ideja ir, ka tas ir gan tā kā sazemēties, palēnināties, gan arī šajā pārgājienā priekš sevis paņemt tādus praktiskus rīkus. Plus mēs liekam klāt arī, protams, coachingu un dodam arī to iespēju, ka katrs var ar kaut kādu jautājumu, kas iespējams pacelsies pašā pārgājienā, jo kustība vispār veicina, ka emocijas iziet ārā, saspringus, un tad sāk kaut kādu jautājumu iekšēji arī kārtoties. Un iespējams pacelsies pārgājiena laikā kāds jautājums, iespējams caur refleksijām, iespējams jau tas būs atnākot uz pārgājienu. Un tā ir iespēja arī šeit. Mēs būsim 3 koči, ar kuriem tos jautājumus ejot mierīgā garā, caur šo dabu un kustību arī pavirpināt un pameklēt kādu risinājumu, ieskatīties tais jautājumos. Ar kādiem jautājumiem cilvēkiem nākt uz šo pārgājienu? Ar saviem. Jā, jautājumiem sev, jebkādiem. Pilnīgi jebkādiem saviem jautājumiem. Un pat, ja šobrīd liekas, ka nav jautājumu, tas pārgājiens nav tikai par to, ka jārisina kāds jautājums, var nākt tāds, kāds ir, ar tādu sajūtu, kāda ir, tam visam ir vieta būt, un tā būs, protams, droša un konfidenciāla vide, ko mēs arī nodrošināsim, un ja negribēsies runāt, negribēsies tos savus jautājumus risināt, arī tas ir ok, jo jau tas vien, ka būs iešana, būs arī tāda klusuma, pastaigas meditācija, būs arī tādas apzinātas ēšanas prakses, būs vēl mazās tādas apzinātības praksītes, būs šīs refleksijas, bet no katra kaut ko varēs priekš sevis paņemt, pilnīgi noteikti. Ja? Un jau tā pati iešana un būšana tādā drošā vidē, tas arī ir kaut kas tāds, kas mūsu laimes hormonus tā kā, mazliet tā sapurina. Ja? Tā kā es teiktu tā, var nākt ar savu jautājumu, var nākt bez jautājumiem un vienkārši būt un skatīties un paļauties un plūst un kustēties. Vienkārši mazlietiņās palēnināties. Jo kas ir īstenībā tā lielākā arī lieta, kāpēc, ja sasaucās ar to vispār to tēmu par tiem lūzuma punktiem un par to, ka tuk, un mēs tā kā nedzirdam. Mēs visu laiku tā kā skrienam kaut kur. Un, protams, ka tajā skrējienā jau nav laika pamanīt, kādas tur vēl savas sajūtas, kādas muļķības, es bieži to arī dzirdu, kādas muļķības tur, es taču nezinu, priekš kam, man ir jāizdara tas. Kur tajā visā paliec tu? Tā, pavisam godīgi, vai ne? Un tad šī ir tāda iespēja vienkārši arī, paskatīties varbūt, cik tas vispār priekš manis ir liels izaicinājums pabūt ar sevi. Jo ar ko tad mēs vēl vairāk vispār pavadam to laiku kopā, ja ne ar sevi? Ja? Tā kā var skatīties uz šo dažādi. Jā, var arī vienkārši kā tādu izaicinājumu sev, vai es vispār varu ar sevi pabūt. Noteikti nāciet uz šo pasākumu, tur būs Līga, būšu es un būs arī Tatjana Zuke. Tu pieminēji lūzuma punktu. Ja šobrīd klausās mūs kāds cilvēks, kuram ir šis lūzuma punkts un viņš jūt iekšēji, ka nav labi, kas viņam būtu šobrīd jāzina? Es jau, man liekas, ļoti daudz reizi šo visu laiku atkārtoju. Pirmkārt, ko es vēlos vienmēr šādā situācijā arī pateikt, ka, ja tu mani klausies un dzirdi, ar tevi viss ir kārtībā. Pilnīgi noteikti. Un lai vai kāda sūda tur notiekās, ar tevi viss ir kārtībā. Tas ir pirmais. Un man šķiet, tas ir ļoti arī atbrīvojoši, ka mēs tomēr ļaujam sevi nelabot, tas nav par labošanu. Ja? Tas ir vienkārši par to, ka kaut kur kāds virziens ir jāpamaina. Tas ir pirmais, jā, par to, ka viss ir kārtībā. Un no tās pozīcijas, ja, dažādi jau mēs katrs jūtamies tajās situācijās. Un
Ir tādi, kas izvairās vispār tajā ieskatīties, vai ne? Ir tādi, kas pārāk aktīvi varbūt tajā visā grib, tā kā, vajag risinājumu tūlīt pat, ja? Bet šeit ir arī jāsaprot, ka tas nebūs ātri, tas nebūs uzreiz, tas ir lēnām izveidot to saikni ar sevi, to kontaktu, un, kā es te visu laiku saku, tas ir vienkārši tiešām apsēsties un ieklausīties sevi, ja? Kas vispār ir, kā es īstenībā šobrīd jūtos? Un pat ja nebūtu tur apkārt tur tas vai tas notikums, ja man tur nebūtu miljonus jautājumu, kas jāatrisina, ja, jo runāt par šķiršanās lietām, es jau kā jurists runāju, bet par tiem posmiem, kad mēs piedzīvojam šķiršanos, tad tur ir ļoti daudz jautājumu, neskaidrības. Un, protams, ka iestājas tāds, kā kuram tā aizsarga reakcija, bet iestājas sasalums vai apstāšanās, vai nenormāli tagad visu uzreiz risināt, bet tos jautājumus nav iespējams visu uzreiz izrisināt. Un tāpēc ir vienkārši sēdēt, tātad šobrīd ar mani viss ir kārtībā, kā es šobrīd patiesībā jūtos, ja? Var uzlikt roku uz krūtīm, var uzlikt roku uz vēderu, 2 minūtes vienkārši pasēdēt, ielpot, izelpot, arī, lai cik tas klišejiski izklausītos, bet tas ir ļoti svarīgi. Vienkārši pievērt acis un paklausīties, ko es šobrīd jūtu vispār. Vārds baigi vientuļi, baigi sūdīgi, baigi nogurs. Vienkārši ļaut godīgi sev šo visu nosaukt. Un tā jau ir viena no tādām, tas jau ir ļoti liels solis uz priekšu, ka izmaiņas var notikt, ja es to apzinos un ja es to skaļi pasaku. Un tad jau pēc tam, ko es varu darīt ar šo? Ja, varbūt, es neatceros, varbūt tavs jautājums bija, ko es varu darīt, ja? Tālāk jau tad var skatīties. Tātad, ja es tiešām saprotu, ka, ir baigā pakaļā, ja? Tad, piedodiet par manu leksiku, bet, nekas jau tāds. Un tad, kur es varu meklēt to palīdzību? Un mēs ļoti baidamies lūgt palīdzību, ja? Un es to sievietēm arī bieži jūtu. Ir tas stipro sieviešu tēls, it kā jau mēs vienmēr pēc tādiem lūzuma punktiem liekas, ka man ir milzīgs spēks, bet tas spēks patiesībā ir tajā, ka mēs varam būt arī vājas. Tas nav nekas slikts. Jā, mums ir mācīts, ka tev pašai jau tika visu galā, visu vari dari, ja? Bet tas jau nav par to, tad, kad ir šajā sūdīgajā situācijā, ka es sev nočekoju, noskanējusi, ka, ir bišķiņi tā kā pa traku. Ko es varu darīt? Kādu atbalstu šobrīd varu saņemt? Ja? Un tās atbalsta iespējas mūsdienās ir ļoti daudz, tiešām ļoti daudz. Un es arī šobrīd gribētu izmantot to iespēju un pateikt, ka tā var būt terapija, klasiskā terapija. Un valsts apmaksā 10 reizes gadā bez maksas, ja mums ir ģimenes ārsta nosūtījums, mēs varam iet 10 reizes ventilēties, risināt tos jautājumus, nepalikt sevi. Mēs varam iet pie kaučiem. Ja tas nav par to, ka ir kaut kādas dziļas pagātnes brūces un ka man galīgi vispār tā kā es esmu izšķīdusi, tad es drīkstu arī, nevis drīkstu, bet tad es eju pie kauča, jo tad es sāku meklēt un atgūt sev to dzīves garšu. Es sāku skatīties, mēs jau runājam par tiem mērķiem, es sāku skatīties, kas tad ir tas, ko es vispār bērnībā iespējams esmu sapņojusi, vai ne? Un tad, ko es no tā tagad varu vilkt ārā, lai iedot atkal to atgūt to dzīves garšu, lai tā sajūta, ko es sapratu, ka man tur ir, skumji vai vientuļi, lai es tā kā varu viņu transformēt. Kas man ir vajadzīgs, ja? Par ko tā skumja ir? Varbūt es bērnībā sapņoju būt modele vai skolotāja, es kādreiz sapņoju būt skolotāja, un īstenībā šobrīd es strādāju IT sfērā, mana realitāte, ja? Kā tas tā ir sanācis, ja? Un tad tev iet visā tajā dziļāk, tā kā pirmais ir vienkārši pamanīt, un nebaidīties lūgt palīdzību, un vai tā ir terapija, vai tas ir coach, vai tā ir somatiskā pieeja, vai tas ir, vienalga jebkas cits, es teiktu, ka vislabākais ir vienkārši kaut ko sākt darīt un nepalikt tajā. Un tad jau, kā man patīk arī tas teiciens, es priekš sevis bieži to atkārtoju, ceļš pavērs pa to ejot. Ja? Mēs varam pamanīt to ceļu tikai tā, ka mēs ejam pa to taku uz priekšu. Es jau nevaru zināt, tur viņš ies pa labi vai pa kreisi. Te ir tieši tas pats. Ja ir sūdīgi, es ar kaut ko sāku, un tad es saprotu, šitas man nestrādā, es meklēju kaut ko citu. Tad šitas man tā kā mazlietņās palīdz. Protams, te arī vienmēr būs šitā te uz augšu uz leju, bet
tīri caur to pieredzi es varu pateikt, ka šis man palīdz, šis man nepalīdz, šitais jūtos labāk. Ja, tur, vienmēr sakot, doties tajā pašaziņas ceļā. Ja tas klauvējiens ir bijis, tas noteikti ir par to, ka tas ir par attiecībām ar sevi. Jebkurā jomā tas klauvējiens ir bijis, tas ir bijis par attiecībām ar sevi. Super, tas ir ļoti skaists nobeigums. Tu esi iedevusi, man liekas, formulu cilvēkiem, kā rīkoties šajos lūzuma punktos. Mana tāda lielākā, pat priekš manis tā laime pilnīgi, arī ir par to, ka es ļoti gribētu, ka mēs nepaliekam vieni taisa savās sāpēs. Un tieši tāpēc ir jāiet pie speciālista, ja, lai vai kāds tas būtu, ir jāiet pie speciālista, jo nevienmēr tā ventilēšanās ar draudzeni vai draugu ir atbalstoša. Un es te arī varu no savas pieredzes padalīties, ja kādam liekas, ka pietiek, paņemt vīna glāzi un ar draudzeni izrunāties. Ir situācijas, protams, ka tas ir vajadzīgs, ja, bet tādās lielākās tais lūzuma situācijās, es atceros arī, ka es šķīros, un kā es teicu, man ir tas people pleasing, tā reakcija bijusi, un man izskanēja ļoti daudz viedokļu. Tev jādara tā, tev jādara šitā, un tā kā mana tā reakcija bija, ka es tā kā pielāgojos, ka es ļoti daudz tā kā uzsūcu no tās informācijas sevī, un tikai pēc tam es sapratu, kāpēc es šitā darīju. Tāpēc ir ļoti svētīgi, ja tā ir profesionāla vide, kurā tevi nelabo, kurā tevi uzklausa, tu vari sajust sevi, arvien vairāk sadzirdēt sevi, un tad tā paļāvība, tā pašpārliecinātība un viss pārējais tā kā sāk soli pa solītim veidoties. Paldies, Līga, par skaisto sarunu. Jā, paldies tev, Andri, lai izdodas ar podcastu un lai izdodas mums ar pārgājienu, tā kā tiešām visus gaidīsim.